Trešdienas vakarā Aldris Latvijas basketbola līgā tikās divas Kurzemes komandas Liepāja Triobet un basketbola klubs Ventspils. Uzvara abām komandām gandrīz garantētu pirmo vietu pēc regulārās sezonas un mājas priekšrocības izslēgšanas spēlēs, kā arī spēles iesāk no pusfināliem. Pirmā ceturdaļa iesākās labāk Liepājai, tieši labās aizsardzības un Blauva izcilās spēles zem groziem ļauj iesākt to ar +8. Pirmo minūtes pārtraukumu spiestas ņem treneris Štelmachers un pēc šī pārtraukuma Ventspils atgūstās un pirmo ceturdaļu noslēdz vairs tikai ar 1 punktu pārsvaru Liepāja. Otrajā ceturdaļā spēle norisinājās līdzīgi, tomēr jau labāk klājās Ventspilī un puslaika pārtraukumā komandas devās ar +2 viesiem no Ventspils. Trešā ceturdaļa pagāja ļoti līdzīgi. Ventspils turējās 2 līdz 4 punktu pārsvarā, tuvojoties ceturdaļas beigām. Antrops un Jurevičs guva katrs pa 3 punktu metienam un veica pa kādam caurgājienam, neļaujot Ventspilī nekur tālu aizbēgt un tādā veidā puslaiku noslēdzot ar +2 Ventspils komandai. Ceturtā ceturdaļa iesākās vairāk par labu Ventspils komandai. Ceturtdaļas sākumā jau Ventspilnieki izvirzījās lielākā vadībā, sasniedzot pat 9 punktu pārsvaru. Liepainieki mēģina pietuvoties, tas viņiem arī izdodās. Liepāja panāk pat līdz 2 punktu pārsvaram pietuvoties, tomēr Ventspilnieki ir labāk gan uzbrukumā, gan aizsardzībā un pat palielina savu pārsvaru līdz 12 punktiem. Liepāja nepadodās un izmisīgi cenšas salauzt spēli, tomēr spēka vairs nepietiek un Ventspils ar šo +9, jeb 77-68 arī nodrošina sev uzvaru un tādā veidā arī pirmo vietu Aldris Latvijas basketbola līgā regulārās sezonas kopvērtējumā, kas nozīmē arī izslēgšanas spēlēs sākt pašas izslēgšanas spēles ar pusfinālu un saglabājot mājas spēļu priekšrocības arī finālā, ja tajā viņi iekļūs. Un redzam, ar kādiem kopīgiem spēkiem Ventspilnieki gūst grozus un notur šo pārsvaru visā spēlē kopumā un lieliski nospēlē gan Kristaps Janičēnoks, gan Harvijs Grants, gan Žanis Peiners un varam apsveikt Ventspili ar pirmo vietu regulārajā turnīrā.